ko paņemsiet līdzi no šīs 3-4 nedēļu piedzīvojuma? Lielākais iegūms ir tātad pieredzes apmaiņa, zināšanas, ko mēs iegūstam par. Tās diskusijas, manuprāt, bija visnoderīgākais. Šis kurs palīdzēja strukturēt to visu, labu, pozitīvu atmosfēru, strukturētu darbu. Pamatā cilvēki, kas šeit satikti, ļoti vērtīgas bija šīs mūsu diskusijas. Katrs no kāda kaut ko esam paņēmuši. Ko es ieteiktu? Neapstāties un virzīties uz priekšu. Galvenais nebaidīties. Kādi ieteikumi topošiem eksportētājiem? Iet tajā virzienā, ka būvē kaut ko no jauna, veido jaunu nišu, jaunu nozari, jaunu vispār strīmu. Man jāpārstātās uz domāšanu. 25 gadu jaunāku domāšanu. Un tad es biju domājis, ka šis būs veids, kur cilvēki nāk, kuriem nav tā eksporta pieredze tik liela. Un mēs dzirdēšu viņas šīs dienas, 24. gada problēmas, nevis 2008. gada problēmas, ar kurām es vēl aizvien tur rokos iekšā savā galvā. Un tas arī man vairāk palīdzēja. Pirmais svarīgākais no mācīšanās no Zviedrijas kultūras īpatnībām ir padomāt vairāk par savas dzīves kvalitāti. Otrs ir tas, ka paldies LTRK un Julijai un Veronikai par šo te pozitīvo enerģiju. Tā ticība, ir vajadzīga, lai iespējami vairāk tu darbu ielikt. Attiecīgi, jo būs vairāk darbu, jo vairāk rezultātu, un cerams tas ir. Trešais, viennozīmīgi kontakti, satikti jauni paziņas vai ne, un līdzīgi domājoši idejas. Sveici jūs!